ko citiem pateikt, tas būtu tas pats primārais, kad firmas noslēpums ir ideāli iespēja sev piespiest domāt. Ja tu tiešām gribi sasniegt kaut rezultātu, tad tev ir jāpiespiež sev domāt, riskēt, izvirzīt tādus mērķus, kurus tu sapņos varbūt tikai var iedomāties. Un varbūt tikai tad ir sasniedzams mērķis. Artis ieradās uz atlasi bez skaidra priekšstata, kā realizēt savu ideju, kā darbosies viņa firma. Viņam nebija ne produkta prototipa, ne finanšu aprēķinu. Kas te atpelna sev gadu laikā? Tas ir 8 mēnešos. Trešajā kārtā žūrija Arta ieguldījumu savas biznesa idejas attīstīšanā novērtēja ar otro mazāko virtuālās naudas summu. Tomēr nākamajās kārtās viņam izdevās atgūt žūrijas uzticību. Mans aicinājums būtu tad melnos uzvalkos. Pirmais no 3 dalībniekiem – Artis Žentiņš un viņa komanda – Velosafes. Labvakar, žūrija, labvakar, latvieši, labvakar, gati. Velosafes komanda šokar atklāja parādi. Tad Artis Žentiņš, Alis Krūmiņa, Eriks Mikštas. Vakar. Vakar. Tad es gribu, lai jūs zināt, ka Velosafes ir paraugs tīrai videi, veselīgam dzīvesveidam un dos iespēju cilvēkiem droši pārvietoties. Un atgādinu, ka velokaste Velosafes ir metāla konstrukcija, kur ir uguns droši, neuzlaužam, nepārvietojam. Tur ir iespējams ievietot ne tikai velosipēds, bet arī motociklus, rollers, bērnu ratus un savas personiskās mantas. Un pēc tam kastu var atslēgt vai aizslēgt ar telefonu palīdzību. Kā reiz vakardien, varētu teikt, nesenā pagātnē mēs tikāmies jaunā sastāvā. Vai varētu teikt, precīzāk teiksim, kad mēs formējamies jaunu komandu. Jo ir vajadzīgi nozara speciālisti. Ideja ir forša, viss tādas tās sajūtas un tā vēlēšanās tiem, kas man bija pirms tam, ir visiem, bet mums ir vajadzīgi tieši tie, kas mums pierādīs tos skaidļus. Pašiem jāuzstāda testi, kurus mēs varētu izpildīt, un vakardien vienojāmies par to, ka ir katram jāizdara tādi daži mazi uzdevumi, un tad tiksimies drīzumā atkal. Mums jāpapēta citi tirgi, jāpapēta biznesa modeļi citiem, kas piedāvā šīs kastes, ne tie, kas ražo, bet kas viņus uzstāda. Kurš viņus pērk, kurš viņus uztur, kā viņus uztur. Mums jāzina, kā viņi strādā, un tas ir forši, kad ir tāds piemērs, kā paņemt. Un beidzamā laikā tagad mēs skatāmies to internetā, mēs pētam. Man ir prieks, es viens tur nebūtu gatavs darīt tālāk noteikti. Citiem ir savas lietas, ko darīt. Iepriekšējiem komandas biedriem ir savas lietas, ko darīt, un tagad jaunie. Es ticu, viņi ir entuziasti. Mēs viens otru esam atraduši. Un tādai lielai lietai vajadzīgs laiks, visas tās lietas arī kārtojas tikai ar laiku. Nevarētu teikt, ka vasarā nekas nav darīts. Tur kaut kas ir satikts un cilvēki prasa, kā tev iet Velosafes. Es saku, es tā bišķi atlicās, un tad viņi dod padomus kaut kādas. Tie, kas prasa, tie arī ir ieinteresēti, un viņiem arī kaut kādas zināšanas. Pēc viņu ieteikumiem tieši šo cilvēku ir radušās arī tādas tie jaunie kaut kādi virzieni, kuros vajadzētu doties.